Šajā ziņu rādījumā vairāk uzmanības veltīsim pasākumam, kas saucas Piektdienas pastaiga. Šis ir Ventspilsnieki iemīļots pasākums. Atliek vien piekdienas vakar ieplānot un iziet no mājas. Visi pasākumi ir bez maksas, bet šogad pirmo reizi kultūras centrs piedāvāja īpašu programmu, jo Ventspilī tika organizēts perkusiju, jeb sitamo instrumentu festivāls. Ieklausamies un skatāmies nākamo sižetu. Ļoti skaļi gāja Ventspils Rāclaukumā, jo te aizvadīta meistarklase Japāņu bungām. Taiko Akiri Vašimi vadībā. Cilvēkiem sanāk ļoti labi vispār. Jā, tas tāds, ka patīk arī. Jums kāda apvienota grupa šodien vai kā? Jā, mēs esam grupa no Liepājas, tā saucās Kira Taiko. Ko tas ir kāds muzikas virziens vai? Taiko, tas ir Japāņu bungas. Šitais taiko? Jā, viņi visi ir taiko. Jā, bet viņiem ir dažādi nosaukumi. Piemēram, lielais ir O-taiko, mazais ir Šime-taiko. Savukārt šis te, tas saucās Nagado. Taiko paspēlēt varēja ik viens, kas vēlējās, tostarp arī Kurzemes televīzija. Taiko tā ir vesela māksla. Mums skolotājs Akira vairāk kārt ir stāstījis, ka svarīgi nav tas, ko tu spēlē, bet kā tu spēlē. Un tad visam ir rituāls. Tam, kā tu ieeji pozīcijā. Kāda ir tava pozīcija? Kā tu tur rokas? Kā tu viņus vispār vicini? Viss kaut kāds žests. Un skatāji var šo nedēļu mēs lēnām ieejam jūnijā, drīz jau arī vasaras svētki, bet visas šīs dienas kopā ar jums būs Kurzemes televīzijas montāžas operatori, video operatori, mēs žurnālisti, lai stāstītu par jaunāko un interesantāko Ventspilī.